Sveicināti! Ko tās sievietes var tarkšķēt stundām ilgi? Pa telefonu tarkšķ, pie kafijas tarkšķ, darbā tarkšķ, atnāk mājās runāties viņai vajag, un smadzenes vecim iznest. Vēl vakarā gultā nevar likties mierā savu tarkšķēšanu. Ot problēma večiem, ne? Par runāšanu arī šodien būs runa. Mani sauc Aigars, un šodien es pastāstīšu par pirmo stāstu manā grāmatā Mazo P. ciema stāsti, kur izdot apgādā Antava. To var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās un grāmatnīcās Globus, vai arī apgāda Antava mājaslapā. Šodien pirmais stāsts grāmatā ar nosaukumu Noklausītā telefona saruna būs par runāšanu. Atsevišķi par runāšanu starp ģimenes locekļiem sadzīvē. Pieņemu, ka normāliem puslīdz adekvātiem cilvēkiem tas varētu būt zināms. Vispirms jau nekādas noklausītas telefona sarunas realitātē nebija. Bija tāda 3 stāstu mikrotriloģija sākumā. Daudz palika ārpusē par to kaut kad tā teikt sezonas izskaņā, bet triloģijas jēga kā rodas baumas. Šajā stāstā bija plānots radīt intrigu lasītājiem par kādu pavisam svaigu notikumu ciemā. Otrajā stāstā, kura grāmatā nav bijis skatījums un secinājumi no konkrētā notikuma aculiecnieces skatu punkta, kur savu redzējumu metās izklāstīt visai pasaulē rīta agrumā. Trešais stāsts ar nosaukumu Pilnmēnesis attaisno patieso notikumu. Par to stāstu nākamajā reizē. Bet stāsts ir par 2 sieviešu pļāpāšanu. Viņas aprunā kā parasti savus vīrus un citas sievietes. Neskatoties uz to, ka ir nakts vidus un zvana iemesls nav papļāpāšana. Tad standarta variants slikti vai dīvaini vīri, kur aizrāvušies vēl zina ko, un paziņas tādas un šitādas, un viena tante teica, ka tā. Tāds pāris teikumos ir stāsts. Sievietes vidēji dienā pasakot ievērojami vairāk vārdu kā vīrieši. Kaut gan starp vīriešiem arī ir pļāpu kūls. Daudzas sievietes pārmet vīriešiem, ka viņi nerunā vai maz runā. Atnāk uz randiņu un klusē. Tautas gudrības gan saka, ka jo pļāpīgāks cilvēks, jo mazāk viņam var uzticēties. Bet sievietei visbiežāk vajag tādu vīrieti, ar kuru nav garlaicīga, kur var pļāpāt kādu draudzeni, kurš nav paredzams. Ir arī tādas, kuras labprāt paklusētu kopā. Sievietes domā, ka vīrieši domā tieši tāpat kā viņas un apvainojas, ka vīrieši viņas nesaprot vai ignorē. Kas tie pa vīriešiem? Nekur neiet, neko negrib. Vīrieši negrib iet, sievietē vajag, lai vīrietis iet. Bet vīrieši savukārt domā, ka sievietes domā kā viņi. Ja viņam gribas seksu, tad sieviete arī noteikti to grib. Tādā garā. Daudziem vīriešiem zināma situācija. Sieviete tāda sapūtusies, neapmierināta, visu laiku staigā pa mājas zem deguna, tur kaut ko bu, kā vīrietis, ko paprast, tad šakal dusmojās. Tas homo sapiens tēviņš nevar ierubīt, kas viņai kaiš. Īpašās dienas nesen beidzās, ovulācija nav sākusies, līdz tai vēl laiks ir. Ko viņš izdarīs, ka viņa tā neapmierināta? Nav viņš patiesībā neko sliktu darījis, bet tie, kuri nav tie tēviņi ar 3 vajadzībām, proti pierīties, nodrāsties un izrādīt savu pārākumu attiecībā pret citiem, arī pret savu partneri, tie, kas ir vīrieši, tad tēviņa dziļāk izpratni par saviem instinktiem, vēlmēm un vērtībām, ar izpratni par to, kā veidojas attiecības starp vīrieti un sievieti, tie gan varētu zināt ne tikai vienu lietu. Tagad informācija vispirms tiem visiem vīriešu kārtas īpaņiem, homo sapiens tēviņiem un tiem pārējiem, kuriem starp kājām ir zvaniņš, kas nav domāts zvanīšanai. Izmēģiniet vienu lietu jau šodien. Ne jau zvanīt, bet par to, ko pateikšu. Tas, ko pateikšu, ir domāts 2 adekvātiem cilvēkiem, kuri vēlas labas attiecības, ne manipulatoriem, ne tur, kur viens ir manipulators no 2, tad adekvātiem cilvēkiem. Tad ir vairāk iemesli, kāpēc sievietes mēdz būt neapmierināts vai tēlot, ka ir neapmierināts. Bet viena lieta tāda, ka sievietē vajag izrunāties ik pa laikam. Tā viņa atbrīvojas no stresa. Izrunātos vajag kādu, kas uzklausa. Ir tāds, kurš iet pie psihologa, kas iet uz baznīcu, ir draudzenes, radinieces, bērni, traips uz dīvana, kurš dzer alus, skatās televīziju, prasa ēst un dažas minūtes seksa vakaros. Saucās vīrs, bērnu tēvs, piegulētājs un tam līdzīgi. Viņi nevar runāt ar kājām uz balkona margām vai portretiem pie sienas, jo apkārtējie sāks uztraukties par viņas mentālo stāvokli.
Bet ja sieviete regulāri neizrunājas, viņa paliek tāda pati stresaina, depresīva, agresīva, viņas mentālā veselība pasliktinās, trauksme, bezmiegs. Vīrietis viņas labā varēs darīt visu, ko. Nodrošināt viņas vajadzības, dāvanas, izklaides. Nebūs apmierināti ne ar ko. Kamēr nebūs izlējusi to, kas sakrājas. Un priekš tā visa izliešanas vispiemērotākais ir viņas vīrietis. Pirmais psihologs ir partners. Jo runājot un atbrīvoties ar draudzeni, viņi bieži vien saņem visu to pašu pretī, jo otrā galā tajā brīdī notiek tieši tāda pat atbrīvošanās. Un ja atkal kaut kur tas jaunais uzņemtais ir jāliek. Turpretī vīrietim piemīt prasmes sievietē neklausīties, laist visu to gar ausī. Sievietes mēdz pārdzīvot, es viņam saku, bet viņš neklausās. Viņam varbūt smadzenes jau ir iznestas laika gaitā. Kas pie tā visvairāk vainīgs, tas nevienmēr zināms. Bet visbiežāk meklējiet viņam tuvāk stāvošo sievieti. Kad vīrietim iznes smadzenes, viņas cenšas līst atpakaļ, jo ir adaptēts konkrētiem ķermenim kā vadības bloks mašīnai. Taču, kad viņas atgriežas, viņas atkal kādā brīdī tiek iznestas, un jo biežāk tiek iznestas, jo drīzāk tās ieslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā un sāk atslēgt visus tos sportus, no kuriem nav atdevis, kur atņem enerģiju. Tāpēc arī vairs nedzird. Tāpēc zaudē uzmanību pret sievietes seksuālo interesi un tā tālāk. Vai arī vienkārši nav adekvāts. Kāpēc tādu apprecējāt, es nezinu. Nelaimīgi ir tie vīrieši, kuri cenšas izsekot sievietes teiktiem tajā brīdī, kad viņi runā, izlieja savu to visu sakrāto. Saprast, ko viņi vēlas, bet vēlas viņi tikai runāt vai arī manipulēt. Tas var notikt jebkurā brīdī, vai mājās, vai mašīnā braucot pie pusdienu galda un tā tālāk. Un runāt viņi var bezsakarīgi. No vienas tēmas uz otru, atpakaļ tad uz kā 3., 4. tēmu, atpakaļ pie otrās un tā tālāk. Skaidrs tas, ka jo vairāk sievietē sakrājies, jo ilgāks laiks aiziet, lai no tā visa tiktu vaļā. Tāpēc veči, vīrieši, puiši, onkuļi un pārējie. Ja sieviete sako runāt, jums nav skaidrs, ko viņa grib, vai runā, bet jūs vismaz radiet iespēju, ka uzmanīgi klausieties. Bet jāklausās ir patiesība, uzmanīgi. Ja ir iespēja tikt pie vārda, mierīgi vispirms pajautājiet, ko tu vēlies, lai es tagad daru. Tagad, tas atslēgas vārds. Viņa pateiks, ko viņai vajag tieši šajā brīdī, vai ko nopirkt, vai izdarīt, vai vienkārši paklausīties. Ja viņai vajag parunāt, tad bez nekādas ironijas, nekādas. Klausieties pārāk neiedziļinoties tajā, ko viņa saka. Tas ir viss, kas no jums šajā brīdī tiek prasīts. Bet radiet iespēju, ka klausieties uzmanīgi. Vai arī klausieties uzmanīgi, jā, vai jau ziņas uzzināsiet. Atbalstiet viņu, sakiet, jā, ak tā, pārjautājiet kaut ko. Piemēram, ak, tad tava draudzene atkal sagājās ar to tur, kā mēs viņu sauksim, pa Indriķi sauksim. Vienalga kāds būs atbiežots kādā vārdā grib. Tad viņam bērns būs. Nevajag neko tādu, nelaimīgais Indriķis, tas makaka iešļūcinēs no nezināmas dzīves vietas. Vai arī Indriķis vainīgs, es tā labāk zinu, kurš pie tā bērna vainīgs. Ups. Nevajag darīt citu cilvēku nelaimīgi, pats nebūs laimīgs, ezotērika, ziniet, ja? Par to kaut kā citreiz. Iespēja jau nāks pretī Indriķis ar tavas sievas draudzeni, sāks salīdzināt tavu fasādi ar to, kas bērna ratiņos guļ. Cilvēkam nelaime, kad atklāsies patiesība. Pašam ar laimi nesakos. Beidz runāt, ko es vēl tavā labā šobrīd varu darīt. Saņēmāt jaunas norādes vai pateicību līdz nākamajai reizē. Bet pateicība būtu obligāta. Ar norādēm vēl var nesteigties, ja tā nav ārkārtas situācija par tādām lietām citās stāstām. Tur arī sava lieta apakšā ir. Bet vīrietim arī ir jāpasaka paldies par to, ko sieviete viņu un ģimenes labā dara. Arī pagatavotām vakariņām, sakoptu māju, izmazgātām drēbēm un tā tālāk. Mēs aizmirstam teikt pat paldies viens otram. Gribēs runāt ar jums visas sievietes. Māte, momi, māsa, sieva, meita, darba kolēģi tā, kurām nav kur izlikt to, kas sakrājas. Bet jūs neesat psihologs vai mācītājs baznīcā. Jums ir sava sieviete, kurai vajadzētu būt pirmajā vietā. Un ne ilgāk kā 15-20 minūtes. Normā. Ja ilgāk, tad tā var izrādīties jau manipulācija. Pārāk ilgu runāšanu vajag aizvērt. Ar dominējušu stingru un reizē maigu buču. Sākumā tas viņai gan var nepatikt. Jā, viņi grib vēl runāt, viņi grib manipulēt, bet kā buču pretī un miers. 3 sekundes buču un vairāk. Tikai ar savu sievieti.
ne priekšniec, ne padoto, ne citus sievieti. Tas var radīt problēmas, paši saprotat. Šis tāds virspusējs padoms, par kādiem pilns internets, to visu var atrast, izlasīt. Bet ir arī dziļākas lietas, par kurām reti kad runām, par to tad laika gaitām, par manipulatoriem, kādreiz arī runāšu. Vīrietim ar kādreiz jāļauj ir izrunāties, bet ar mēru. Tagad vīriešu lietošanas instrukcijas sievietēm šajā jautājumā. Ar vīrieti vajag komunicēt tieši, nevis kā sievietes mēdz darīt ar mājieniem. Stāstāja frāze: vīrieši sieviešu mājienas nesaprot, ar viņiem vajag runāt tieši, par to būs tik, par to šī tik, bet bez gumijas nepakāda nauda. Nevajag teikt, pēc man ko garšīgi, pārsteidz mani. Viņš atnāks mājās un teiks, skat kādu superīgu voblu vārtrūmē nopirkt. Jā, varbūt, ka viņš arī uzminēja patiesībā jūsu vēlmu šajā brīdī. Vajag te prasīt tieši, gribu šitās smaržas dzimšanas dienā, gribu tajā restorānā nosvinēt. Bez šitiem pārsteidz mani. Cilvēki mēdz izšķirties pēc tādiem pārsteigumiem, kaut gan dzīvoši tur varbūt kopā gadus 20 un vairāk. Vīrietim arī vajag pajautāt, ko viņš vēlas dzimšanas dienā vai uz Ziemassvētkiem. Ja viņam neko nevajag, tad pagatavojiet viņu mīļāko ēdienu vai pamasējiet muguru vakarā. Dāvanas partneriem, kurās ir ieguldīta dvēsele vispatīkamākās. Vienkārši nopirktās, pat viņas dārgas, tā ir atpirkšanās vienam no otra. Var izrādīties. Bet, ja tā dikti gribat viens otram ko dāvināt, tad rūpīgi noskaidrot, ko otrs patiesībā vēlas. Gudra sieviete zina, kā ļaut vīrietim rīkoties pēc viņas prāta, un vīrietis par to ir laimīgs. Tā. Tas nebija gluži par runāšanu. Turpin. Tātad sievietes. Ja? Tātad jums ir vajadzība, tā teikt, izliet to, kas sakrājies, vai kaut ko vajag izdarīt. Jūs ejiet pie savu vīrieša vai traipu uz dīvānu un sakat viņam, mums vajag parunāt, vai pieliec man plauktiņu pie sienas. Tā standarta procedūra. Ja? Vīrietis jums pretī, ko es izdarīšu? Man nav laika, es piekus. Man to viss beidzās. Kāpēc viņš tā saka, tagad neiedziļināšos? Bet vispirms, kad jūsu traips uz dīvaini atnācis mājās no darba vai kur viņš tur bijis, ļaujiet viņam kādu pusstundu pabūt savā sulā. Vai viņš tur šķirsta televizoru vai vienkārši guļ uz dīvaini, dušā ieiet. Tad pieiet, pakasiet aiz austiņas, tur man vajag tavu palīdzību. Tāpēc man es nekā nevar, ne? Sievietes man sūdzējušās par šādām frāzēm. Ļoti jau nepatīk. Bet jūs sakat, ka nevar. Man vajag tavu palīdzību. Adekvāts vīrietis dzird vārdu palīdzēt. Ko tu gribi? Tu esi jauks. Tu neko sliktu neesi izdarījis. Bet man tas ir ļoti vajadzīgs. Es gribu, lai tu mani tikai paklausies. Neko vairāk. Vai pieliec plauktiņu pie sienas. Lūdzu. Vīrieti vajag sagatavot šādai situācijai. Tāda vienkārši ir viņa smadzeņu darbība. Vīrietim vajag sagatavoties. Viņam vajag izveidot projektu, ko darīt, kā darīt, un pēc tam tikai process. Bet sievietē vajag procesu uzreiz, tā ir atšķirība, kas noved konfliktos ģimenēs. Un ne tikai ģimenēs. Izņēmums ir seks, tur ir otrādi. Un pats galvenais, ka beidzāt runāt, paldies, ka tu mani uzklausīji. Pateicība obligāti. Un ja vēl to papildināsiet ar kādu bonusu, ko garšīgu vai ko pirms miedziņa interesantu, vīrieši dara tad, kad viņiem ir izdevīgi un tad, kad saņem novērtējumu. Vai arī, lai tu sterva vienreiz aizvērtos. Bet stervai jau nākamā lietas sarakstā viņa neaizvērsies. Jā, es jums saku, viņš neko nedara. Vīrieši un arī sievietes nedara 3 gadījumus. Pirmkārt, tad, kad kāds dara viņu vietā. Sieviete pateica, es pati sevi varu uzturēt, es pati varu nopelnīt, viss, man no tevis neko nevajag. Vīrietis saprat, viņa pelnīs ģimenē naudu, es varu nestrādāt, es varu iet prom no darba. Vai arī bērns nestrādā. Kāpēc viņam strādāt, ja viņa vecāku uztur? Es negribu strādāt, man nepatīk. Kāpēc? Nepatīk, ja labi, atslēgs tev internetu, aizslēgsim leduskapi un dzīvo. Tad motivēt arī vajag kādā reize. Tad, kad kāds dara jūsu vietā, jūs nemaz negribat strādāt, ne jūs gribat taisīt neko. Ir taču tā. Otrs punkts. Tad uzstāda viņam vai jums uzstāda neadekvātas vai neizpildāmas prasības. Aizved man uz Munameķi.
Nevedīšu, man mašīna remontā. Viņš nevar izpildīt šo te. Nu, un trešais, nesaņem par to novērtējumu, pateicību. Paldies, nepateic. Pielikt plauktiņu pie sienas. Kur paldies, ko? Tas tavs pienākums. Pienākums ir tad, ja viņš ir kaut kur līgumā kaut kādā ierakstīts, ka laulību līgumā, ka viņam jāliek plauktiņi pie sienas tur un jāuzklausa jūs tur 15 minūtes dienā. Jā, bez pateicības, tad jā, tad tas darbojas, bet normāli cilvēki pasaka paldies par izdarītu darbu. Nevajag teikt paldies, tur, teiksim, remontu laikā, teiksim, par katru padoto skrūju vai naglu, tas būs smieklīgi. Bet normāli darbu izdarīt, pasaka paldies, novērtējums. Taču arī iedod cilvēku. Tā kā izmēģiniet, pastāstiet, kā gāja. Ko šitam alkašam prasīt, lai viņš man uzklausa? Kāpēc precēja alkašu? Domāju, ka viņam naudas daudz jau var dzēt katru dienu. Vai arī viņš man tā normāli nerunā vispār, tikai bļauj. Kad aprecējāmies, tik skaistus vārdus man katru dienu teica. Tad sanāk, esot kopā ar jums, viņš sabojājās. Ja? Tad kurš ir vainīgs? Tā rižā meita no katra mājas. Acīm redzot, viņa zina, kurā vietā un kādā veidā vīrietim pakasīt aiz austiņas un ne jau ar krāsnes kruķi. Tāpēc citu, kā tā rižā varēja sabojāt jūsu vīrieti, ja viņi precējusies ar vaļeru no 3. kāpņu telpas. Tomēr, ka ģīm, ziniet taču, ja? Vietējās nozīmes orangutāns tās tur staigā viens alfa T, viņš ir raksturīgi aromāti. Viņš pie viņas vienmēr gāja 0,7, tad, kad viņai bija maiņa katla mājā. Un citā laikā viņš mājā tukšoja to 0,7 un varbūt arī vairāk, ik pa laikā viņa policijas savās, un tad tā rīžā gan metās dzīvē. Jā. Tagad viņa lielveikalā strādā un tur vaļeru iekšā nelaiž, vismaz ne pa dienestu ieeja. Bet tajā laikā katla mājā neviens tur nemēģināja rādīties, kad viņš bija, jo vaļera nenormāli greizsirdīgs un ne ar vienu nedalās. Tas 0,7 pašam knapi vienācija. Vaļeras ir vispār forši džeki, viņš tāds vaļera, tā ir vaļera normāli cilvēki, nav vainīgi, ka vecāki viņu tā nosaukuši. Jā. Cilvēkiem grūtības komunicēt verbāli ar vārdiem mūsdienu tehnoloģiskā laikmetā. Ja redzat vai dzirdat, ka attiecībās esošie sauc viens otru par stulbu, tad ziniet, ka taisnība tiešām ir abiem. Sociālajie tīkli esot izveidot, apvienot sabiedrību, veicināt komunikāciju. Rezultāts sanāca pretējais. Cilvēks vairs neprot runāt, īpaši jaunais. Daži pat vārdus skaidri nemāk izrunāt, daudz neskaidrāk pa mani, kur no teikumu sastādīt, bet ego viņam augstāks pa baznīcas torni, varbūt tāpēc, lai Petergailis neuzkakā uz galvas. Vēl par runāšanu. Sieviete to izliešanu vīrietim drīkst uzsākt pirmslaulību periodā. Agrāk labāk nevajag. Jo vīrieši tikai papēži nozibēs. Bija manā dzīvē arī tādi laiki, ka aizies randiņi vai telefona runā, bet sievietes sāk runāt savā stilā, un es nesaprastu, ko viņi tur dzen sviestu pa pannu vai ģergu. Kāpēc viņi man to stāst? Un tad, kad viņi tā izrunājusies kaut kādu laiku, pēc tam mierīgā tonī saka, es te tā runāju kādu laiku, tad tu kaut ko pastāst. Čalis jau uzkāries, centies saprast, ko viņi tur grib savas grēksūdas laikā. Līdz ar neko uzreiz sakarīgi pateikt nevar. Vispār patiesībā nav interese nemaz vairs kaut ko teikt pēc tādas grēksūdas. Šādām situācijām, acīm redzot, te rodas teksti, ka te mums vīrieši nav un runāt neprot viņi. Patiesībā sievieti viņi atklusinājas šādā veidā. Šādas izrunāšanās esmu piedzīvojis no dažām minūtēm līdz pusotras stundai apmēram. Jā, pusotru stundu sēdi klausies monologu cilvēku. Kā man. Nemaz nemēģini tā pārtraukt. Nē, tu klausies. Dievs pats. Labi, klausīt. Brīnums, ka pie mums nav sieviešu, visas sievietes ir stulbas. Nav vīriešu un visas sievietes ir stulbas. Ir sievietes, kuras tādā veidā atbrīvojas uz stresu, izlējas savu krājumu par kādu, kurš piezvanīs vai pati piezvanīt kādam, aiziet uz randiņu, tur uzkrauj kaut kādam čalim visas savas problēmas un aiziet prom. Viņiem nevajag to čali nemaz. Tāpat kā viena otra iet uz randiņu, lai paēst un haļau tur cita rēķina.
Un tāpat viņi aiziet izrunāties nahaļā. Tas, protams, konkrētās sievietes akciju vērtību iepazīšanās tirgu tikai pazemina, vispār pazemina. Ja izmanto otru cilvēku un nepasaka to paldies un kaut kā nenovērtē, neies tā dzīve tā. Tas viss bija īsi, bet tā ļoti daudz pastāstīju. Jums ir iespēja patīt atpakaļ tik reizes, cik nepieciešams, vai piefiksēt visu, pārdomāt un bērniem, mazbērniem pastāstīt. Tas par runāšanu, bet katrā stāstā būs sava veida filozofija, nebūs viss vienādi smieklīgi vai nenopietni. Jā, tā. Atgādinu, ka grāmatu Mazo pēciemu stāsti var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās, grāmatnīcās Globus, arī apgāda Antava mājaslapā. Nākamajā reizē par tādām interesantām un daudziem patīkamām lietām mēs mēdzam skatīties, un cilvēki, kas šausmīgi grib to visu parādīt, arī tur ir psiholoģija apakšā, par to runāšu nākamajā reizē. Tāda lieta kā likumi. Jā. Bet šodien paldies par uzmanību un uz